Nacionālā apvienība ir vienīgā drošā izvēle Rīgai. Esam kā mūris pret Krievijas maigo varu un imigrāciju. Ar mums Rīga kļūst latviskāka un drošāka. Vienlaikus esam jauna enerģija Rīgas attīstībā. Uzvaras parks jau ir kļuvis kā jauns Rīgas simbols. Esam panākuši vēsturiski lielākās investīcijas skolu, bērndārzu, sporta laukumu un bibliotēku atjaunošanā tieši Rīgas apkaimēs. Esam vienīgie ar dūšu prasīt no valsts atpakaļ rīdznieku nodokļos nomaksātos 140 miljonus eiro, lai ieguldītu tos Rīgas attīstībā. Mūsu Jūrmālas komanda veido stabilas vērtības un jauna enerģija. Tie ir lokāli patrioti, savas jomas profesionāļi, izglītībā, kultūrā, drošībā, uzņēmējdarbībā. Viņi tiešām zina, kas pilsētā ir nepieciešams. Tā ir droša un sakārtota vide. Tās ir stipras vērtībās balstītas skolas un atbalsts ikvienam jūrmalniekam ikdienas solī. Mēs esam drošākā izvēle Jūrmalā. Mēs esam savas zemes sargi. 2023. gada janvārī mēs, jēkabpilieši, kopīgiem spēkiem nosargājām mūsu pilsētu no plūdiem. Tagad vienoti un apņēmīgi nosargāsim arī Jēkabpils novadu un mūsu Latviju brīdī, kad tas būs nepieciešams. Par stipru un latvisku Latviju. Mēs Bauskas novadā esam spējuši saglabāt līdzsvaru starp attīstību un tradīcijām, saimniecisko domāšanu un cilvēku vajadzībām. Ar Nacionālās apvienības un mūsu komandas pieredzi mēs turpināsim attīstīt mūsu novadu, balstoties uz jau iesāktajām iniciatīvām un izveidoto sadarbību ar mūsu uzņēmējiem, iedzīvotājiem un valsts partneriem. Mūsu dienās drošība vairs nenozīmē tikai ārējo robežu nosargāšanu, bet tā ir cīņa par vērtībām. Cīņa par to, kurš ir un par to, kurš paliks saimnieks mūsu zemē. Ir teikts, velti sargs nomodā, ja tas kungs nama neapsargā. Lai Dievs apsargātu, mums ir jābūt nomodā par latviskām, ģimeniskām un kristīgām vērtībām. Par tām ne tikai Valmieras novadā, bet visā Latvijā iestājas Nacionālā apvienība. Dienvidkurzemē jāturpina attīstīt aizput un grobiņu, vienlaikus Durbe un Priekuli, neaizmirstot piekrasti Nīts un Pāvlos, kā arī Lēšmalīte, Rucava un Vaņoja. Lai katrā no šīm vietām būtu skola, pieejami dažādi pakalpojumi un sakārtot autoceļi. Jūs varat būt droši, ka Nacionālā apvienība iestāsies pret projektiem, kas kaitē iedzīvotājiem un videi. Liepāja būs stipra savā kultūrā un vērtībās. Nacionālā apvienība panāks, ka drošība un civilā aizsardzība Liepājā būs stipra ne tikai uz papīra, bet reālās reaģēšanas procedūrās, infrastruktūrā un iedzīvotāju prasmēs. Un nekādas sadarbības ar agresoru valstu atbalstošām partijām. Reizeknē pirms 1 gadiem tika pieņemts vēsturisks lēmums. Latgale apvienojas ar Latviju. Patreiz reizekniešiem ir jāizdara izvēle, vai Reizekne grib būt eiropiska pilsēta. Tāpēc aicinu 7. jūnijā balsot par 3. sarakstu, balsot par iespējām jauniešiem, par stiprām ģimenēm, par caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu. Nacionālā apvienība Daugavpilī stiprinās patriotiskās vērtības, radīs bērniem drošu, radošu un izglītojošu vidi, padarīs pilsētu par plaukstošu, attīstītu un izglītotu. Pilsētu, kurā ienāk investīcijas un rodas jaunas darba vietas, uz kuru jaunatne vēlās atgriezties un dot savu ieguldījumu tās attīstībā. Pilsētu, kurā ik viens jūtas droši. Mēs esam par stipru uz nākotni vērstu Daugavpili mūsu Latvijā. Darbi ar vārdiem. Pirmais saraksts Ogrē – Nacionālā apvienība. 7. jūnijā aicinu nobalsot par Nacionālo apvienību. Izdariet izvēli par Reizeknes nākotni. Par Nacionālo apvienību Valmieras novadā un citur Latvijā. Balso par Nacionālo apvienību par 13. sarakstu Rīgā.